Baltijas valstu vieglatlētikas izlašu sacensības valsts prezidenta balvas izcīņa Valmierā, Jāņa Dāliņa stadionā no 10. līdz 11. jūnijam. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas labākie vieglatlēti vienu vietu. Nāc un atbalsti Latvijas sportistus cīņā par prezidenta kausiem. Tradicionālā sacensību atklāšanas ceremonija piektdien 8. vakarā. Kā jau daudz lietas manā dzīvē, arī vieglatlētika, es uzskatu, ka nāca man diezgan nejauši, jo bērnībā es vēlējos kļūt par dziedātāju. Man ļoti patika mūzika un ļoti patika klasiskā mūzika. Arī roks, ja tētis atkal bija tāds vairāk uz roka pusi. Tādēļ es klausījos dažādus žanrus mājās, bet pats sapņoju kļūt par dziedātāju, par klasiskās mūzikas. Bet tad, uzsākot skolas gaitas, atceros, 1. klasē vispār man bija fizkultūrā trīnieks vēl pēc piecbaļu sistēmas. Bet, kad pavasarī lika skriet krosu uz atzīmi, tad es to tajā gadā un pēc tam nākošajos visos gados noskrēju vienmēr visātrāk un ātrāk pa puišiem. Un tā man skolotāja, tā laika fizkultūras skolotāja Rasma Turka, pievienoja mani Limbažas sporta skolai. Tajā reizē bija mūsu Salcgrīvā nebija sporta skola, un tā es sāku braukāt ar viņu individuāli sabiedriskajā transportā uz vieglatlētikas sacensībām. Un, ja jūs atceraties, toreiz dalīja, es nezinu, kā tagad ir Latvijā, droši vien tāpat, sporta skolas audzēkņi bija vienā skrējienā un parastās skolas bija citā skrējienā. Un tad es biju vienmēr pie tām parastām skolām, jo Salcgrīvas vidusskola nebija sporta skola. Bet man rezultāti bija labāki un dažkārt arī es uzvarēju kopvērtējumā. Un tad pēc tam es atceros, bija tā, kad arī lika mani vienīgo kopā skriet ar sporta skolas audzēkņiem. Un tā sākās mans sportists gaitas, jo man patika šī uzvaras garša. Patika arī tas, kad bija daudz tādu kaut kādas grūtības un tās vajadzēja pārvarēt. Un tas man bija liels izaicinājums. Man jau, atskatoties vispār manā dzīvē, man patīk izaicinājumi. Un patīk tos censties pārvarēt. Atskatoties uz savus sportistas karjeru, kas ir tās lietas, ar kurām tu vari palapoties? Tas, ka daudz uzvaras tomēr ir bijušas aiz muguras. Varbūt mans pirmais tāds grūdienis, kas deva man sportā, arī dzīvē to, kad es sāku turpināt ar sportu nodarboties. Šīs Valbo spēles, kas bija Zviedrijā 94. gadā, un es biju pirmā meitene toreiz no Salcgrīvas, laikam vidusskolas, kur bija pārstāvēja Latviju jauniešu izlasē. Un līdz ar to es tur uzvarēju vēl tās 1500 metru skrējienā, un vēl bija spēļu rekords, un 800 metros man bija 3. vieta, bet es atbraucu ar 2 godalgām abās tajās savās disciplīnās, kuras es pārstāvēju. Varbūt tas, ka es tiku līdz junioru čempionātam, biju 6. Ljubljanā. Nākošā gadā bija paredzēts būt pasaules čempionātā, bet diemžēl, kā jau gadās tas bieži vien, es saslimu plaušu karsonu un tā man tas izpalika. Saņēmu stipendiju, mācījos Vičitas universitātē kā sportiste. Šis te garās distances tavu sporta veidi, 800 metri, 1500, 3000, sarežģītas un ļoti smagas disciplīnas. Kāpēc nonāca tieši līdz tām? Man bija izturība. Tā arī treneri toreiz atzinīgi novērtēja manu fiziskās darba spējas un manu izturību, kad varēja vienmēr iedot vairāk. Arī mācoties Murjāņu ģimnāzijā, es skrēju tos pašus krosus ar puišiem. Un pēdējā gadā, pirms savas saslimšanas, es pat trenējos arī tā sauktos nogriežņus un tos darbiņus skrēju arī kopā ar savu klases biedru Nauru Burtnieku. Ar puišiem man lika skriet. Tas laikam. Tāpēc 1500 ir nepieciešams gan spēks, gan ātrums, gan izturība. Drusciņi arī taktika, jāpadomā skriešanas laikā. Nevar varbūt uzreiz taisīt lielu uzrāvienu, jo jādomā tas, ka tev jāsadala šie spēki, lai varētu tos gandrīz 4 apļu stadionā izturēt, un godam arī noskriet un nofinišēt, un vēl varbūt iegūt godalgu. Iepriekš jau ieminējies par Jāņa Dāliņa stadionu un prezidenta balvas sacensībām. Ar ko tev saistās šīs te prezidenta balvas sacensības? Gods. Protams, vienmēr ir patīkami atgriezties Valmieras stadionā, jo mūsu vasaras mācoties Murjāņu ģimnāzijā, vasaras mēs pavadījām
Valmierā, treniņu nometnēs, lai drusciņi pamainītu vidi. Tā kā tikšanās atkal ar saviem kolēģiem, saviem cīņu biedriem, ar saviem gan treniņu biedriem, gan komandas biedriem, jo tajā laikā es arī biju pieaugušo Latvijas izlasē. Jaunas iepazīšanās, bet, tāda, es domāju, katram sportistam tā ir arī goda lieta pārstāvēt prestīžas sacensības, uzvarēt tajās, ja ir iespējams vēl jau vairāk, vēl lielāks gods. Emocijas. Pēc tam no vieglatlētes pārkvalificējies par mūziķu. Pastāsti, kā tas viss notika? Par mūziku. Tā mūzika, es jau sākotnēji minēju, tas mans tāds dzīves sapnis no bērnības, aizbraucot uz Ameriku. Papildus savai sportošanai, es ļoti vēlējos dziedāt. Jo es arī kā students strādāju mūzikas fakultātē, un, protams, man bija mūzika cauri dienu apkārt. Un pati es iestājos korī, es dziedāju universitātes korī. Kora profesors mudināja iet uz vokālistēm, bet, tur notika tādas pārmaiņas dzīvē, ka rezultātā es aizbraucu dzīvot uz Dienvidāfriku. Un tās manas dziedāšanas gaitas sākās Dienvidāfrikā. Un sākās pavisam mazā ciemā, mazā pilsētiņā nosaukuma Tabazimbi. Es biju, kā saka, vietējā māksliniece tur, bet pēc tam es aizbraucu uz lielpilsētu un aizgāju uz vienu no teātriem, uz noklausīšanos, un mani uzņēma būt kā vienai no solistēm kādā no šoviem. Un tā mans tas dziedāšanas ceļš aizsākās tālajā Dienvidāfrikas Republikā. Un visbeidzot, ko tu novēlētu sportistiem prezidenta balvā? Sportistiem prezidenta balvā novēlu, protams, stipru veselību, labu formu, spēku, izturību, cīņas garu un ticību sev. Baltijas valstu vieglatlētikas izlašu sacensības valsts prezidenta balvas izcīņa Valmierā, Jāņa Dālima stadionā no 10. līdz 11. jūnijam. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas labākie vieglatlēti vienu vietu. Nāc un atbalsti Latvijas sportistus cīņā par prezidenta kausiem. Tradicionālā sacensību atklāšanas ceremonija piektdien 8. vakarā.